šī reizē par tādu interesantu lietu, kā tas ir būt pirmajam vai būt kaut kam tādam, kas tev atšķir ļoti no visiem pārējiem. Tad es Albuquerque, New Mexico štatā es atlidoju uz pasākumu, kas ir tātad First Steps to Success, pirmies soļi ceļā uz panākumiem. Mēs to pasākumu arī esam gadus atpakaļ arī rādījuši Latvijā, un iespējams kaut kad tuvākā gada laikā arī varētu pat būt iespēja, ka mēs viņu arī vēl kādreiz varētu parādīt. Respektīvi viņa ASV ierakstu, un tad mēs viņu Latvijā video versijā mēs viņu parādam, bet būtībā cilvēks iziet cauri visai tai pieredzē. Tas nav tā vienkārši, ka tu sēdi un skaties vidiku. Un tad, protams, tāpēc, ka mēs esam bijuši ļoti svarīgi sadarbības partneri šī organizācijai pirms kaut kādiem gadiem, tad man arī atlidojot, kad es piekdien ierados, protams, visi sagaida, visi ir, wow, apsties, mēs tev pāris gadus neesam redzējuši, neesam satikuši. Tāds, visi priecājās, visi ir pretīm nākoši, un tur viņiem ir tāda interesanta nianses, kas patiesībā arī mums uzņēmējiem ar savām komandām ik pa brīdim ir jāpadomā, kā mēs viņu varam iekustināt vai ieviest savā praksē. Tas ir pēc katra no šiem pasākumiem, viņiem plus mīnus gadā notiek 6 pasākumi. 6 tādas konferences, 6 līdz 7, man liekas, jā. 6 tagad iet. Un tagad aprīļa beigās bija, tad nākamā viņiem ir jūlija vidū, tad ir septembrī, zinu, un tad nākamā ir pēc vēl novembrī. Tad 5-6 šogad sanāk. Viņiem ir tā, ka, protams, tur ir daudz brīvprātīgo, kas arī piedalās. Kaut kāds bariņš, kas ir tādi, kam var uzticēt lietas, kas ir daudzos jau pasākumos arī bijuši, un kas grib arī atbalstīt vēl papildus, lai tas viss pasākums notiktu raitāk un foršāk. Un, protams, tad ir arī štata darbinieki, kas arī tur tam visam piesaistās klāt. Un viena tāda interesanta lieta, ko viņi dara, ir viņiem pēc pasākuma, kad tas 3 dienu konferences tiek novadīta, tad viņi pēc tam aizbrauc tādās, viņi sauc par victory dinner. Tādas uzvaras svinības, tāds, kad laimīgu beigu pasākumu novadīšanas ballīte, teiksim tā. Ballīte nekāda nav, jo, māja jums netiek rauts nost, tur aizbrauc uz foršu tiešām labu restorānu, pāēd kaut ko garšīgu un iziet tādu riņķīti pa visiem, tur tie, kas ir šī brīža vadītāji, iziet cauri un pasaka, ko viņi pie katra cilvēka novērtē, kas ir tur iesaistījies un darbojies un bijis par kā palīgs vai kā štatā, kas ir strādājis un kāda konkrēta funkcija, ko veicis. Un tāds labo vārdiņa aplis, teiksim tā. Tas viss forši. Un, protams, man, tāpēc, ka es esmu tur ļoti labos draugos ar to, kas ir, šī brīdī tur 2 spīkeri, un viens no tiem ir mans draugs Džekijs Okvīns, un tad loģiski visi zin, ka viņš man ir ļoti labs draugs, un es arī viņam, un tik līdz es ierodos, tad man tur ir, nepelnīta pretīmnākšana, teiksim tā. Iepriekšējo sērijā šī organizācijā loģiski es biju galvenais sadarbības partneris, mēs viņiem bija gadi, kad mēs viņiem viņiem tieši miljonu nopelnījām tajā organizācijai. Loģiski, tad man bija pelnīts it kā tās privilēģijas. Tagad, kopš tur pamainījies, tas viss, nekāds beigās status man tur nav. Es tur neko neesmu daudz izdarījis, jo starptautiskie pasākumi šobrīd vēl nenotiek. Bet joprojām man vakar paņēma arī pienāk tas victory dinner, un tad loģiski, Andras arī taču brauc līdzā. Būtībā par, vecajiem panākumiem un sasniegumiem. Bet, ko es tur iešu pretoties, cilvēki mīļi pretīm nākoši joprojām novērtē to, ko tu esi darījis arī varbūt pirms kādiem pāris gadiem. Un ko es sakal savukārt izdarīju? Es pakluso uzsauc viņiem tās visas vakariņas. Kā tas bija, mēs aizbraucam tur kaut kā 20 cilvēku, man liekas, mazāk viņi. 18 vai 19 cilvēku, cik mēs tur bijām, aizbraucam uz to restorānu. Katrs pasūta tur kaut kādu ņemītu, ne kaut kādu salātiņu. Tāpat tas viss salasās ap 1000. Bet tā nav kaut kāda, tas nav tāds, ka tev tur, entākie 1000 būtu jāmaksā, bet joprojām salacās. Un es kaut kā pa dienu klausījos, un es tā domāju, es no viņiem saņemu ļoti lielu pretīm nākšanu. Tādu, kur es skatos, man
Nu, viņi nav pelnīti. Nevis tas, ka es jūtos parādā, nē, bet es jūtu, nē, viņi nav pelnīti. Nu, tāda, kad tā ir viņa labvēlība, ko viņi man parāda. Un es, protams, to novērtēju. Un viņiem tas ceļš pēdējos 3 gadus nav bijis vienkārši. Nu, pārņemt, jo iepriekšējā vadītāja, kas bija Denija Džonsona, viņas tas viss zīmols būtībā tikai bija balstīts uz viņu kā personu, un pārņemt pēc tam uz personību balstīt zīmolu ir ārkārtīgi sarežģīti. Tas ir vienkārši tā ir sirdsoperācija. Man liekas, sirdsoperācija vieglāk uztaisīt, tur, ka seja ir jāpārstāda, saproties. Tas vienkārši, ārkārtīgi sarežģīti, un vēsturiski skatoties, ka ir bijuši kaut kāda liela zīmota ASV, tad, pārņemt personīgi balstīt zīmolu, tas ir izdevies kādam, tas ir vienam no, es nezinu, ļoti maz skaita. Tur ir specifiski nianses jāņem vērā, un šī gadījumā daudzas lietas nebija iespējams, kā tas ir, jo Denija, viņa aizgāja pensijā diezgan strauji. Tas nebija tur tā vairāk gada sagatavošanas process, un tad mission impossible, un tas, ko viņi ir izdarījuši, ir mega darbs, un viņam negāja viegli. Jo, protams, Denija ar savu harizmu un to, kādu viņai tā dāvana bija iekustināt publiku, pēc viņas ienākt mūrks. Tas tā līdzīgi, piemēram, kad Gunita manējā sieva, kad viņa māca kādam privātu stundas, vai kādā grupā viņa ieiet iekšā, piemēram, kādreiz. Pēc viņas iet mācīt, tas tā, kā mēs smejoties, sākam, tā ir pašnāvība. Tas nav easy. Jo ir cilvēks, kas pirms tam ir bijis gan ar milzīgu dāvanu un kā minēja, harizmu un pieredzi 20 gadu, un tagad tev jāpaņem tas pats mācību materiāls un jāpasniedz. Nav easy. Bet viņi to izdarīja. Через не могу. Gāja, mācījās, vemdam, neteiksim iekšēji, par to, ka tev ir stress milzīgs, ka tev jāuzkāp uz skatuves un cilvēki tev tur vērtē, Kādreiz, man liekas, ir bijuši kaut kādi, gan liekas, līviem, vai kad bijuši kādas grupas, mūzikas grupas, kur kaut kur tas galvenais solists pazūd, aiziet miglā vai nodzerās, vai kaut kas notiek, un tad ir kaut kāds tagad cits, Loģiski visi sēž un skatās, vai ne? Ja mēs YouTube, tagad Bono būtu kaut kāds cits tur, Taču visu pirmos gadus viņi vienkārši ēst bez sāls, tikai vienkārši vērojot, skatoties, bet Bono varēja labāk. Šitos iesim, Bono vācējot tādu, tur rodziņu. Tas nav viegli, tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Bet viņi gāja un kapāja, un es tā sēdēju pa dienu, es tā domāju, es zināju, ka mēs brauksim tajās Victory Dinner. Paklusot, nevajadzēja nekādu, es tur nevienam nezīmējos, to es latviešiem varu pastāstīt, bet savējiem, bet vienkārši vienā brīdī izlikos, ka es aizēju uz labierīcību un viesmīlim pateicu, lai čeku pieskaita man un ka viņš nezina, kas samaksāja. Bet tā interesantā nianse, kas notika pēc tam vairāk, tas ir tas, uz ko tas galvenais punkts šodien. Šī reizē ir tas, kad, protams, viņam tas tur visiem bija baigais pārsteigums un tas galvenais vadītājs, kas tagad tur ir, kas īpašnieks tam zīmolam, ir tāds Mr. Ken Brown. Tam pat tas arī acīs bija, jo viņam tas viesmīlis pateica tā, ka kāds uzzvanīs, esot uz restorānu un samaksājis pa visu. Viesmīlis malets. Viņam tāda asariņa bija acīs, un, protams, es tur nezīmējos, ka tas bija, un vienkārši, baigi forši un tā. Un, ko viņa teica, 23 gadu zīmola pastāvēšanas vēsturē, šis esot bijis otrais gadījums, kad kāds, viņi tā domā, ka kāds no klientiem uzsauc. Es apēc sev pie sevis, to es domāju. Bet tas jau nav, jo nemaz tik sarežģīti būt atšķirīgam no visiem pārējiem. Es atceros, mums Latvijā notika pasākums, mums viens uzņēmējs, foršs, superīgs klients, Gats Rūtiņš, tas Džekijs bija atlidojis, un viņa ar savu sievu arī bija daļa no, mēs kopā 2 pāri vadījām pasākumu, un īsā versija Džekijs kādreiz tur bija pateicis, ka viņam patīk Liepājā kā vienītas darbnīcas krosāni, Gatis nopirka viņam 100 krosāns. Protams, tas izmaksāja vairāk 100 eiro, bet Džekija mūžā vairāk neviens nebūs visticamākais, kas viņam nopirks 100 krosāns. Un, protams, tā nav maza nauda, un arī vakardienas tās pusdienas, tās Victory Dinner. Jā, tas, protams, bija
precīzi, $980, un es teicu, iesmīlu, ar visu tējas naudu, es teicu, make it 1,000. Jo es negribēju būt tikai ņēmējs. Man nav, es kā minēju, man nav parāda sajūta, kad, zin kā, ka cilvēki par tevi labvēlību ir un parāda un labi. Nē, es nejūtos parādā. Ir lietas, ko es zinu, ka ir labi vienam otru svētīt. Bet ir citreiz arī labi nepalikt parādā, bet atdarīt un arī no savas puses paskatīties. Un nedomā, ka lankam vienkārši pilns kabats ar naudu. Nē, es arī visu dienu domāju, vai man to vajag darīt, vai man to nevajag darīt. Un krustšķērs, domāju, vai tas ir pārgalvīgs lēmums, vai tas ir apzināts lēmums, ko tas dos, kāda ir man motivācija, vai man sirds ir pareizā vietā. Un tas bija tāds, tas, protams, radīja viņam, jo viņam šis pasākums bija tāds, viņš nebija viegls, tā vieta, ka Ņūmeksikas štats viņam bija sarežģīta, tur ar visām viesnīcām un tehniski bija arī izaicinājumi viņa apskaņošanā un tur video niansēs, un viņi bija nopērušies tā neko sev. Un šī reizīte arī nebija daudz cilvēku, viņam nākamajā pasākumā jūlijā jau tur burtiski 2 reizes vairāk cilvēki jau ir pieteikušies. Un tas bija tā interesantā lieta, kas man vairāk iekrīt tajā, cik ir daudz cilvēku, piemēram, es ticu, ka daudz var, piemēram, tieks arī mēs klausamies prāta rītros, un pāris gados tu noteikti var atļauties sasparoties, respektīvi, ka tu var, piemēram, uzsaukt kaut ko restorāni, pa pāris simtiem eiro. Noteikti. Jā, tas nebūtu tā, ka nepamiršķināts, bet varētu. Redzi. Un tad ir jāpieiet vēl dažiem soļiem uz priekšu. Jā, piemēram, nevis 200-300 eiro, bet 700-800 eiro, un pēkšņi tu spēj izdarīt kaut ko tādu, ko citi nekad neizdarīs. Un tas varbūt attiecās arī uz labdarību, piemēram. Ir daudz cilvēku, kas, piemēram, kad ir ziedot LV, vai ne, kad ir šitie te Ziemassvētku koncerti, tur dod 5, jā, es ticu, ka ļoti daudz no CNR līdz 20 līdz 50 eiro noziedo. Bet ir ļoti maz cilvēki, kas noziedo 300 vai 500 vai 600 vai 1000 vai 2000. Un, protams, šī brīdī klausoties, tu liekas, kurš to nav dabūšu. Man tev nav atbildes, bet man ir viena atbilde formula. Tas viss sākās ar gribēšanu. Es izsenis esmu vēlējies būt par atbalstu lielā apjomā cilvēkiem. Man tā ir bijušas sirds vēlēšanās. Kad runā, piemēram, par kaut kādiem labdarības mērķiem, tur Big Hairy, Audacious Goal, BHAG, lielais mega mērķis vai tāds lielais sapnis. Man ir sapnis. Mans mega sapnis ir nopirkt helikopteru, medikopteru. Viņš kaut kādi 11 miljonu maksā. Latvijā mums nav tāda īsti medikopteri, bet es redzēju Jaunzēlandē, cik tas patiesībā nozīmīgi. Un mums Latvijā vajadzētu. Labi, tas ir 11 miljoni. Mums piezemētāk. Man ir bijis arī vēl sapnis, kad vienā reizē var ziedot kaut kur 1 miljonu. Tas nebūtu nekas unikāls. Latvijā ir bijuši uzņēmēji, kas to tā ir darījuši, bet tas ir tāds mans personīgais. Bet tas viss sākās ar gribēšanu, ar vēlēšanos. Un vienkārši tu to vēlēšanos nevis to domu nogalini, un tad tev nav ne doma, ne vēlēšanās. Bet mēs tagad klausoties, tu domā, es arī gribētu kādreiz būt par atbalstu, nezinu, kaut vai iepriecināt vecākus, aizvest viņus, uz Spāniju vai uz Parīzi, vai savus vecākus, vai nopirkt saviem vecākiem mašīnu. Ja man izdevās ar brāli, mēs tētim pirms 3-4 gadiem, kad tas bija, mēs nopirkām pilnīgi jaunu mašīnu. Mēs nekad nebūjām mūžā to izdarījuši, un godīgi tas nebija viegli. Čires ņemagu, tajā brīdī vēl Covid bija, mums bija slikta biznesiem, un tas nebija viegli, bet izdevās. Bet tas sākās ar vēlēšanos. Es to vēlēšanos marinēju vairākus gadus, kad 5-6 gadus es par to domāju, kā tas būtu, ka es varētu? Cik forši būtu, ka es varētu? Vēlēties, nevis nogalināt jau saknē, un tad pat nav, kā minēju, nav ne doma, ne vēlēšanās, ja? Bet ka tu ļauj vismaz tevi, labi, es tagad nevaru, labi, domiņi, es tev nevaru šobrīd pacelt, bet es tev nolikšu plauktiņā, lai tu vismaz tur sāc marinēties. Un sāc kaut kas tur veidoties. Ļoti
bieži es esmu redzējis, kad ar laiku, neuzreiz, protams, bet ar laiku kaut kas sāk šķetināties. Es nezinu, kā tas notiek. Precīzi fiziski es to nemāku izskaidrot, bet notiek. Notiek tas, ka sāk pavērties iespējas. Un, protams, tagad, piemēram, šī kontekstā, man tas 1000, viņš man ir svarīgs. Man nebija tā, ka tas bija tā, pa vienu aus iekšā, pa otru ārā, bet tad pat laikā es zinu, ko tie cilvēki man ir darījuši. Un kā viņi bija nākuši pretī, un es zinu, ka viņiem tāds atbalsts bija, noteikti kā papildus tāds pozitīvs vējš burās, iet un turpināt tālāk. Bet jā, kas man vairāk bija tā, kad es tā, 23 gadu laikā šī bija otrā reize. Dažs labs no viņiem saka, ka tas vienīgi, ka tā nekad neesot tā noticis. Tāpēc es domāju, un patiesībā jau nav nemaz tik sarežģīti būt unikālam un izdarīt kaut ko tādu, ko neviens neizdarīs. Jo kas, ja tā pa lielos vilcienos, tā paskatāmies, kas ir 1000? Jā, tā ir liela nauda, bet tā nav neiespējama nauda. Bet tas ir kaut kas tāds, kas citiem cilvēkiem var pilnīgi mainīt viņu dzīvi vai pieredzi par kaut kādu lietu. Un viss, ko es gribu iemest iekšā, tev ir savs mērķis. Mums katram ir savēja sirds vēlēšanās un sapņi. Es vienkārši gribu iedrošināt iet un par to domāt, atļauties vismaz domāt par to un sapņot. Ja pat ja nevar atļauties, tad atļauties vismaz domāt un sapņot. Ja tā pavisam godīgi es ieteiktu šito raidījumu noklausīties vēl vienreiz, vismaz 2. Jo te ir vairāk ļoti spēcīgi domgrauti iekšā, un tādiem rītīgi centīgiem klausītājiem es varu ieteikt mēģināt viņus pierakstīt un izrakstīt kaut kādā kladītē. Tāds. Tā kā, paldies, ka klausāties, paldies, kad pieslēdzaties. Jā, mēs neesam sen nevienu sveicinājuši, bet īpaši šodien jāskatās Ģirtam sveiciens, Arvīdam sveiciens, mēs vīrus izcelšu. Kas mums ir 2 Armāni mums pat ir, ne? Un dāmas mums arī ir savs bars. Sapsit dāmas un kungi, tie, kas jūs arī pēdējā laikā bieži vien pieslēdzaties pie prāta rītrosmiem, pirms Mevika klēpi, es jūs esmu pamanījis, ja? Inga Straupman arī, un kas vēl ir 9. augusts. Jūs esat tik bieži man teikuši labrīt, kad ja es svinēšu savu dzimšanas dienu, un es, Evika, jūs neredzēšu savā dzimšanas dienā, es jutīšos nelāgi. Jūs zini, tas ir 9. augusta, 8., 9., 10. augusta pasākums. Jūs jau esat daļa ar savu komentāru, jūs esat daļa no prātrītros un ģimenes, mums tur ir jātiekās. Un pārējie arī, kas klausties atkārtojumā vai pat neieraksta, mums ir daudz arī klusē izrādās klausītāji, kur man pēc kaut kādiem gadiem atraksta, es tik ilgi jau klausos, un es pēc tam skatos, viņš to te vārdu uzvārdu pirmo reizi redzu. Un es saprotu, ka vienkārši cilvēks klausās, viņš neieliek komentāriņu, viņš klausās formātā, kur nevar ielikt komentāru vai podkāstos vai kur. Un noteikti, 8., 9., 10. augusts. Tā ir lieta, kur mums jābūt kopā. Es jau to netaisu priekš sevis, es to taisu, tas ir priekš mums visiem. Tā kā tas ir tāds foršs moments. Bet jā, šo noklausies vēl vienreizīt un pierakst tās atziņas par to un pamarinē to domu. Sāc atļauties, pat padomāt par to, kur tu gribi būt par svētību un tādā lielā apjomā. Un tad jau arī ar laiku tās iespējas radīsies. Ne? Ko? Ejam daram un tiekamies rīt. Atā?